tiešām brīnišķīgs laiks ir atradušies jūs un cerams arī kāds otrajā pusē ekrānam, kuram ir interese ne tikai par oranžām un zeltainām lapām, bet arī par mazliet ieskatu vēsturē un konkrēti šajā gadījumā par izglītotajām sievietēm. Un, lai arī cikla tēma ir saistībā ar pirmās sieviešu konferences 100-gadi, protams, varētu jāsties jautājums, kāpēc mēs aplūkojam arī izglītoto sievieti, tad jārunā par to, ka šajā konferencē izglītība bija viens no tādiem aktuālajiem jautājumiem, ko sievietes uzskatīja, ka tas ir jautājums, kuru mums ir jārisina, par kuru mums ir jārunā, jo sievietē joprojām tās izglītības iespējas ir vai nu ierobežotas, vai arī sabiedrība uzskata, ka vajadzētu ierobežot un tā tālāk. Bet šeit, protams, šodien neskatīšos par šīs konferences runāto, bet par visam mazliet citādākā aspektā. Un tad, domājot par to tēmu, par Latvijas sabiedrības starpkaru periodā un par vārdu savienojumu izglītota sieviete, vai arī kaut vai vārdu izglītots vīrietis, tajā laikā, tāpat kā mūsdienās, nebija noteikts skaidrs saturs, respektīvi nebija skaidri nodalīts, kādam ir jābūt izglītības līmenim, lai kādu pieskaitītu pie izglītotās sabiedrības daļas. Tomēr tradīcijas un ikdienas paradumi liecina, ka pie izglītotajiem pieskaitīja personas ar vidējo vai augstāko izglītību. Un reflektējot specifiski par augstskolā izglītotu sievieti, kas ir bijis mans pētniecības objekts vairāku gadu garumā un rezultējies arī ar monogrāfijā, tad jāsaka, ka tajā laikā tika izmantoti publiskajā vidē tādi apzīmējumi kā akadēmiski izglītota sieviete, akadēmiska sieviete, studējoša sieviete vai arī augsti izglītota sieviete. Un jautājums, protams, kāpēc izglītota sieviete bija tik nozīmīga, lai par viņu runātu tajā laikā dažādās diskusijās, lekcijās, rakstītu grāmatās un viedokļu rakstos, un arī jautājums, kāpēc es šodien par viņām runāju. Un vispirms šādas pārdomas veicināja jau skaitliski lielā sieviešu klātbūtne augstskolās Latvijas laikā. Un mazliet īsts vēsturisks iesats. Krievijas impērijā sievietes augstskolās netika uzņemtas. Tā dēvētās sieviešu universitātes, jeb augstākie sieviešu kursi, nebija tiesīgi piešķirt sievietēm augstākās izglītības diplomu un grādu, kas attiecīgi ierobežoja viņu piekļuvi profesijām. Un pēc būtības laika biedri atzina, ka kursos iegūtā izglītība bija absolūti bezvērtīga. Alternatīva, protams, bija iespēja doties uz Eiropas augstskolām, kur sievietes pakāpeniski kā studentis tika uzņemtas sākot ar 19. gadsimta 60. un 70. gadiem. Bet tas, protams, prasīja ievērojumu finansiālos līdzekļus, tā bija sveša vide. Turklāt sieviete juridiski joprojām bija pakļauta vīrietim, kas ietekmēja iespējas brīvi pārvietoties vai izglītoties. Respektīvi, sieviete atradās vīra, tēva, brāļa vai cita tuvākā vīrieša radinieka aizbildniecībā, kura atļauja bija nepieciešama, lai vispār ceļotu vai iegūtu izglītību. Protams, kaut arī nav avots, kas skaitļos apkopotu, cik sievietes no Latvijas teritorijas varēja būt ieguvušas augstāko izglītību līdz Latvijas neatkarības pasludināšanai. Mēs varam diezgan skaidri apgalvot, ka šie skaļi nekādā gadījumā nav salīdzināmi ar studējošo sieviešu skaitu universitātē pat vienā darbības gadā. Jau pirmajā Latvijas universitātes rudens semestrī studijas augstskolā uzsāka 685 sievietes, kas tajā brīdī bija pat vairāk nekā vīriešu studentu skaits. Protams, objektīvi šajā brīdī notiek Latvijas neatkarības karš, un ar to ir skaidrojams šis sieviešu pārsvars, jo lielāko daļu vīrieši ir mobilizēti, pat tie, kuri ir iestājušies augstskolā, viņi joprojām atrodas armijā. Bet vienlaicīgi mēs nevaram apšaubīt to, ka ar Latvijas universitātes dibināšanas aktu sievietēm tika pavērtas plašas un pilnvērtīgas iespējas studēt tepat Latvijā, ko viņas aktīvi arī izmantoja. Studējošo sieviešu īpatsvara ziņā Latvija 20. gadu beigās un arī 30. gadu sākumā, un arī pat vēlāk, bija viena no pirmajām Eiropā, konkurējot ar Igauniju un Poliju. Kaut arī studenšu īpatsvars nokrita no sākotnējiem 52% augstskolā līdz vidēji līdz 25 līdz 30 gadā. Tomēr mēs joprojām bijām viena no pirmajiem.
Tad līdz okupācijai 1940. gadā universitātē uzņēma vairāk kā 7300 studentus, kas bija aptuveni 30% no visiem studējošajiem. Tādējādi mēs varam runāt par jaunu un acīm redzami nozīmīgu sabiedrības daļu. Tas ir izglītotajām sievietēm, kuru darbība neaprobežojas tikai ar izglītības iegūšanu. Un izglītota sieviete tika uzlūkots kā tāds jauns fenomens, kas ir tagad klātesošs. Nevis kā pirms tam presē runāju kaut kas tāls, kaut kas viena atsevišķa persona vai atsevišķas vairākas personas, bet kaut kas tāds ļoti liels. Tiesības iegūt augstāko izglītību arī veicināja sieviešu ienākšanu intelektuālajās profesijās, kas tradicionāli veidoja sabiedrības profesionālo, politisko, saimniecisko un kultūras eliti, jeb lēmumu pieņēmēju un virzītāju un varas turētāju pozīcijas. Tomēr, respektīvi, izglītība bija nozīmīgs instruments sieviešu ietekmes platformas paaugstināšanai. Tomēr augstākā izglītība un akadēmiskā kultūra, zinātne, profesijas un varas pozīcijas vēsturiski, protams, bija vīriešu privilēģija un darbības joma, un sievietei atvēlot mātes un sievas uzdevumus. Vīriešu un sieviešu dzīve tika nodalīta tā sauktajās publiskajā un privātajā dzīves sfērā, un sievietei iegūstot izglītības tiesības un piekļuvi profesijām, kas ilgstoši tika uzlūkot kā vīriešu privilēģija un darbības joma, sabiedrībā attiecīgi rosinājās diskusijas par tādiem jautājumiem, kas ir izglītota sieviete, kā viņa ir jāuztver, kāda ir viņas loma sabiedrībā un ģimenē, kā izprotama sieviešu pašu iniciatīva vēlme vai arī piespiedu nepieciešamība iegūt izglītību, kā vēlme iegūt izglītību savienojumu ar sievietes tā sauktajiem it kā dabiskajiem uzdevumiem ģimenes dzīvē, kā tas ietekmē sabiedrības dabisko kārtību un tradīcijas, un vai sievietes darbība publiskajā sfērā, tā skaitā izglītībā, neapdraud vīriešu lomu sabiedrībā. Viedokļu apmaiņu par šiem jautājumiem starpkaru periodā virzoja tās sauktās pilsoniskās aprindas, un tās turpinājās visu starpkaru periodu, apliecinot šīs tēmas aktualitāti. Viens no šādiem diskusiju piemēriem ir Latvijas Universitātes studenču biedrības Varavīksne 1925. gadā Lielajā ģildē sarīkotā diskusija par Latviju studenti, kurā sabiedrībā zināmi cilvēki, rakstniece Anna Brigadere, rakstniece Angelika Gailīte, ekonomists Kārlis Balodis, teologs Kārlis Kundziņš, medicīnas profesori Mārtiņš Zīle un Hermanis Buduls, kā arī pašas studentes apsprieda šādus jautājumus. Vai sieviete ir fiziski un psiholoģiski piemērota zinātniskajam darbam, kādus arodus sievietēm būtu ieteicams studēt, vai latviešu studentei ir īpatnējs tips, studenta stāvoklis augstskolā un sabiedrībā, studētas sievietes ekonomiskās izredzes, darba apstākļi un sabiedriskie uzdevumi, kā arī studenču organizācijas un viņu panākumi. Izpratne par akadēmisku izglītotu sievieti pamatā tika konstruēta caur 4 iekšēju un konfliktējošām paradigmām. Izglītota sieviete kā māte, izglītota sieviete kā intelektuāla, izglītota sieviete kā modernā sieviete un izglītota sieviete kā modes sieviete. Diskusiju centrā bija sievietes ķermenis, vizuālais izsekts, intelektuālās spējas, uzvedības normas, to apzināšana un pretnostatīšana morāli it kā akceptētajam un vīrietim pakļautajam sievietes tēlam, tas ir mātei un sievai. Vispirms jau sievietes ķermenis tika pretnostatīts vīrieša ķermenim kā fiziski vājāks, secinot, ka tas tādējādi ir absolūti nepiemērots nogurdinošajam un smagajam studiju procesam. Sabiedrība uztrauca sievietes ķermeņa bioloģiskā novecošana un uzskats, ka studiju procesā tika zaudēts viņas skaistums, kas tādējādi ietekmē it kā sievietes spējas piesaistīt vīru un dzemdēt veselīgus bērnus. Sievietes intelektuālo spēju iztirzāšanas centrā bija diskusijas par to, vai sieviete vispār var studēt, vai viņai vispār ir nepieciešams studēt, ko studēt un ko nestudēt, kādas studijas ir atbilstošas sievietes īpatnējai psiholoģijai un prātam. Un attēlā, ko esam ielikuši šajā slaidā, ir redzamas zobārstniecības studentes. Sievietes veidoja vairāk kā 90% no visiem zobārstniecības nodaļas studentiem visā starpkaru periodā. Zobārstniecības studijas tika atzītas kā viena no tām nozarēm, kas sievietes īpatnējam prātam un raksturumam ir piemērotas, jo ir tiešā saskarē ar cilvēku
Un atšķirībā no, piemēram, arhitektūras, inženieru zinātnēm vai arī tām pašām medicīnas studijām, it kā neprasa zinātnisku pieeju un analītisku prātu, kas netika piedāvāts sievietei. Tāpat diskusiju centrā, protams, arī bija jautājums par un vai augstākā izglītība nodrošina zināšanas un prasmes, lai sekmīgi īstenotu mātes un sievas uzdevumus. Un manas šīs dienas priekšlasīju centrā ir divas paradigmas. Izglītota sieviete kā modernā sieviete un modes sieviete, raksturojot zīmīgākos diskusiju aspektus un tematiskos virzienus. Domājot par moderno sievietes tipu, kā robeža, protams, ir jāizceļ Pirmais pasaules karš, kura laikā sievietes vēl nebijušos apmēros ienāca publiskajā sfērā, rūpējoties par ģimeni, strādājot algotu darbu, iesaistoties sabiedriskajā darbā un tā tālāk, jeb aizstājot vīrieti viņa ierastajā darbības jomā, un tas mainīja attiecīgi izpratni par sievieti, kuras identitāte lielā mērā bija statiska un piesaistīta mājas dzīvē. Iestājoties miera laikam, savukārt, sabiedrība no sievietes gaidīja, ka viņa atgriezīsies mājās. Un pie tā sauktajām pie tradicionālajām dzimtes attiecībām, privātajā ģimenes dzīvē ar mātes būšanu kā galveno identitāti. Tomēr sievietēm iegūstot politiskās, ekonomiskās, izglītības tiesības un tā tālāk, tas nenotiek. Moderno sievieti šajā laikā piesaista noteiktai kultūrvidei, pilsētvidei, kas simbolizē izvirtību un pagrimumu, un ko pretnostatīja tradicionālajai sievietei kā mātes identitātei, ko sasaistīja ar lauku vidi kā tradīciju un likumisko vērtību simbolu. Ja sievieti māti sasaistīja ar dabiskumu, tad moderno sievieti raksturoja plaša un aktīva klātbūtne publiskajā dzīvē, analizējot viņām piešķirtās jaunās politiskās, sociālās un kultūras tiesības un spējas. Modernā sieviete tiecās pēc pašpiepildījuma un pašrealizācijas arī augstākās izglītības un profesionālajā dzīvē, pārkāpjot sev skaidri definētās sociālās robežas, tādējādi ar studēšanu un ar algotu darbu strādāšanu, izaicinot esošo sociālo kārtību. Un šādā kontekstā pētnieki lieto jēdzienu emancipētā sievišķība, attiecinot to uz modernajām sievietēm. Viens no galvenajiem modernās sievietes definējošiem aspektiem bija tā sauktā pašinicētā dzimtes lomas robežu šķērsošana no privātās dzīves uz publisko dzīvi, tādā veidā destabilizējot tradicionāli definēto dzimtes kārtību. Un kāpēc tieši izglītota sieviete tika uzlūkota arī kā šāda robežu šķērsotāja? Universitāte kā publiska un intelektuāla vide, kur rada un izplata jaunas zināšanas un prasmes, tika identificēta ar vīrišķību un pilsētvedi, tātad ar izvirtību, bet augstākā izglītība uztverta kā vīriešu privilēģija un tiesības. Vēl kara laikā, piemēram, vācu augstskolu profesori atkārtot uzsvēra, ka universitāte nav tikai mākslu un zinātņu izglītības un pētniecības institūcijas, bet arī vieta, kur studenti tiek apmācīti vīrišķīgā izcilībā, tādējādi izslēdzot sievietes no šīs vides. Un šādi uzskati Eiropā un Latvijā dominēja arī starpkaru periodā. Daļa laika biedru 20. un 30. gados studējošu un izglītotu sievieti uzlūkoja kā nedabisku parādību akadēmiskajā vidē un arī pat nevēlamu svešķermeni, kas pārkāpj sev dabiskās ievrādītās robežas un lomas. Paši studējošie uzturēja priekšstatu par studēšanu kā vīriešu privilēģiju un vīrišķīgu nodarbošanos. Sievietes klātbūtne augstskolā netika uztverta kā viņu mērķiecīga vēlme sevi izglītot un attīstīt un pilnveidot, bet kā centieti savā identitātē tuvoties vīriešu dzimumam. Piemēram, kāds anonīms laikraksta students, Slejas autors, kurš sevēja anonīmi kā integrāli, vēl 1929. gadā par studentēm izteicās šādi, es citēju: Pilsētē ieklīduši tāda radījuma, ko tagad dēvē par sievietēm studentēm. Vai zināt arī, kas tās ir? Ja arī vecos laikos bija sievietes, bet tās jau bija kaut kas cits. Toreiz sievietes zināja savu vietu, bet tagad, kur vien jūs neejat, ko neiedomāsiet darīt, visur sievietes jau priekšā. Augstskolā viņas ir jūsu kolēgas un sarunājas ar jums par studijām tā, it kā zinātu visu to pašu, ko jūs. Vēl viena būtiska modernās sievietes identitātes iezīme bija paudžu pretrunas.
kā iepriekšējo paudžu normu un vērtību noraidīšana vai sacelšanās pret tām. Bet, protams, gan mūsdienās, gan arī tajā laikā laika biedri atzina, ka cilvēces vēsturi pašsaprotami veido un raksturo paudžu, tātad arī vērtību un patstāvīga maiņa. Bet tieši Pirmā pasaules kara un neatkarības kara gadi iezīmēja šo vērtību maiņu robežšķirtni kā tādu visacīm redzamāko. Pašas studentes šajā laikā moderno sievieti raksturo kā laimīgāku, jo viņa ir daudz brīvāka par savām priekštecēm un dzīvo atbilstošāk savām cilvēciskām prasībām un ziņām. Un viņas atzina, ka iepriekšējo paudžu sievietes identitāti noteica sievietes un mātes loma, bet modernā sieviete var atļauties dzīvot citu dzīvi, ar citu dzīves piepildījumu, bez sevišķa riska būt izstumtai no sabiedrības, kā tas bija agrākos laikos. Paudžu konflikti īpaši atklājas izglītoto sieviešu novērojumos un atmiņās. Viņa domās, protams, tradicionālā sievietes mātes identitāte iemieso stabilitāti un vērtības. Mātes ir atbildīgas par mājsaimniecības vadīšanu, bērnu audzināšanu un viņu personību veidošanu, bet vienlaikus viņas savās atmiņās atklāja, ka gados jauno sieviešu tieksme veidot dzīvi atšķirīgi no iepriekšējo paudžu sieviešu dzīves ceļa ir daudz spēcīgāka. Piemēram, advokāte Anna Dauga, kur bija studējusi Latvijas Universitātē, savās atmiņās ar abrīnu raksturo savus vecākus, kas audzinājuši viņu likumībā un cilvēcībā, bet kuru dzīve pavadīta ārkārtīgi smagā darbā uz laukiem. Viņa detalizēti apraksta pretestību mātei, kuras ikdienas dzīve bija rūpes par ģimeni un saimniecību. Viņa raksta: Nē, ne mūžam, vēlos iegūt izglītību, man lielākie darbi darāmi nekā govju slaukšana un nogrimšana pelēkas dzīves vienmuļībā. Tā ir viņas reakcija uz mātes uzstājību palikt laukos un neiet turpināt savu izglītību. Māksliniece Margarita Kovaļevska, kura bija iegūst izglītību Latvijas Mākslas akadēmijā, un viņa sev skolu gados sapņoja par studijām Mākslas akadēmijā, bet dēļ viņas neapmierinošo mācību sekmu dēļ māte viņu plānoja sūtīt mācīties mājturību, skolās dzīvē noderīgu zināšanu apgūšanai. Studijas augstskolā viņa uzlūko kā ceļu uz patstāvīgu dzīvi, pretnostatot to iepriekšējo paudžu sieviešu piesaistē privātajai sfērai. Sagaidāmo likteni, ja viņai tomēr neizdotos studēt Mākslas akadēmijā, Kovaļevska raksturo šādi, citēju: Nu man kļūt tādai pašai, kādas ir tūkstošiem sieviešu, gaidīt brūtgānu un maigi teikt mans līga vainas un aprecēties, tad bērni, grāpji, atkarība no vīra, mājas zos. Citāta beigas. Savukārt teātra zinātniece Valentīna Freimane savās atmiņās un pārdomājusi savas paudzes jauno sieviešu vēlmi pēc neatkarības, neierobežojot savu dzīvi ģimenē. Viņa raksta: 30. gadu otrajā pusē bija notikušas lielas pārmaiņas labklājīgo ģimeņu meitu domāšanā un sapņos. Es to sauktu par sieviešu emancipācijas turpinājumu, bez materiālās vajadzības pašizpausmes labā. Vēl manas mammas paudzē sievietes no šīm aprindām lielākoties nemaz nevēlējās ko citu, kā būt dāmas, rotāt savu vīru sabiedrībā un mājās un baudīt dzīvi. Manos pēdējos ģimnāzijas gados gan klases biedrenes Ezras ģimnāzijā, gan citas draudzenes tā vairs nedomāja. Kopā ar zēniem mēs neviens spriedām, kurā fakultātē studēsim, bet arī kādu darbu strādāsim. Meitenes vairs nebija mierā, ka naudu pelnīs vīrs, bet viņas tikai to tērēs, atsakoties no savas patstāvības. Citāta beigas. Jautājums par moderno sievieti redzamību ieguva arī tā sauktajās sabiedriskajās tiesās. Sabiedriskās tiesas Latvijā 20. gadsimta 20. un 30. gadu sākumā bija disputa formātā rīkoti publiski pasākumi, kurā uzstājās aicināti tiesneši, prokurori, aizstāvi, liecinieki, lai inscenētas tiesas formātā iztiesātu sabiedrībā sociāli un kulturāli nozīmīgus jautājumus. Un šeit visbiežāk tie bija jutīgi jautājumi. Piemēram, sabiedrības likumība, pornogrāfija, alkoholisms, pašnāvības, jaunatnes likumība un tās pagrimums un tā tālāk. Un daļa sabiedrības šāda veida disputus uztvēra kā neliederīgus un kā vieglas peļņas avotus, tomēr tie reprezentēja sabiedrības attieksmi pret kopienai aktuālām problēmām. Modernā sieviete bija viens no galvenajiem diskusiju objektiem līdzās tādām tēmām atkārtošos kā pornogrāfija, alkoholisms un pašnāvība. Tas nozīmē, ka sabiedrība moderno sievieti uztvēra kā
ļoti jutīgu tēmu, un sabiedrības likumības pakāpe un normalitāte tika reducēta uz sievieti. Piemēram, literāta un tautsaimniecības studente Konstance Grīnberga, kura gan darbojās marksistiskajās studentu grupās un biedrībās, viņa norādīja, ka pilsoniskajā sabiedrībā raksturīgs satraukums par modernās sievietes šķietamo tuvināšanos vīrietim, apģērbā, uzvedībā, nodarbošanās jomās un līdz ar to arī šķietamo novirzīšanos viņas dabiskajiem mātes un sievas pienākumiem. Un šos uztraukumu viņa izsmejoši salīdzināja kā ar raizēm par pasaules galu. Galvenā apsūdzība, ko sabiedriskās tiesas izvirzīja pret moderno sievieti, bija novirzošanās no sievietes tiešā dzīves uzdevuma – kļūt par māti, kas ir negrozāms dabas likums. Apsūdzību virzītāji akcentēja nesaraujamo saikni starp sievieti un nācijas spēku, izaugsmi un likumību, bet moderno sievieti pasludināja par simbolu nācijas pagribumam. Citēju: tauta, kurā sieviete nepilda savus uzdevumus, padota nāvei, citāta beigas, un tādējādi modernā sieviete draudz iznīcināt visu pasauli. Otrs apsūdzības punkts, uz kuru koncentrējās sabiedriskās tiesas, bija modernās sievietes mēģinājums it kā nodibināt virskundzību pār vīrieti un ieņemt vīrieša vietu visās dzīves sfērās. Sabiedrisko tiesu naratīvā izkristalizējās 3 modernās sievietes tipi. Pirmā ir izpriecu sieviete, kas faktiski tika asociēta ar prostitūtu un vīriešu kārdinātāju. Tās bija sievietes, kas veda naktsauriņu dzīvi un bārdāmas. Pie šīs vieglās uzvedības kategorijas sievietēm pieskaitināja arī nenodrošinātas ierēdnes, neizdevušās mākslinieces un studentes. Acīm redzams, šeit tika izcelts aspekts, ka šīs sievietes bija trūcīgas, un viņu nepietiekamais materiālis stāvoklis bija tas, ka veidoja pārliecību, ka viņas cenšas uz šo savu materiālo stāvokli uzlabot, pavedinot finansiāli nodrošinātus vīriešus. Otrs tips bija tā sauktā neīstā sieviete, pie kurām pieskaitīja daļēji izglītotas sievietes, vecpuišu mīļākās, omulīgu kungu neīstās sievas un precētas sievas, kas izvairās no dzemdēšanas. Rakstnieks Viktors Eglītis, kas bija aktīvs šo tiesu pārstāvis, šīs kategorijas sievietes definēja kā izglītotas un patstāvību ieguvušas sievietes, kam darbs bija par grūtu, viņas bija slikti audzinātas un izlutinātas, pusizglītotas dažādu slāņu sievietes, kam primārais dzīves mērķis bija mode, izklaide, flirts ar vīriešiem. Un rakstnieks šīm sievietēm piedēvēja bezbērna stāvokli, dēvējot viņas par Aspazijas sievietēm, norādot uz to, ka Aspazijai bērnu nebija. Trešais modernās sievietes tips bija vīrišķīgā sieviete, jeb tā, kas pārvīrojas. Šo sievietes tipu dēvēja arī par sievieti vīrieti vai arī vienkārši vīriete. Tādā veidā raksturojot jaunu un nenormālu sievietu tipu, kaut ko vidēji starp vīrieti un sievieti. Šai sieviešu kategorijai tika pieskaitītas arī akadēmiski izglītotās sievietes un studentes, jeb tādas, kuras darbojās vīriešu sfērā, izglītībā un profesijā. Eglītis īpaši izcēla, ka sievietes tieši caur izglītības ceļu centās ne tikai pēc neatkarības, bet arī centās nostāties blakus vīrietim profesionālajā dzīvē vai pat ieņemt viņu vietu, jo tieši vīrieša dabiskais dzīves uzdevums ir karot par materiālās, politiskās un garīgās dzīves ārējo nodrošināšanu, pētīt dabas šķēršļus un caur izgudrojumu tos pārvarēt, uzstādīt cilvēcības un mākslas ideālus, ko saka Eglītis. Tiesas pret moderno sievieti rosināja arī sieviešu pretreakciju. Piemēram, 25. gadā savas pārdomas par kārtējo improvizēto tiesas sēdi žurnālā Nākotnes sieviete publicēja arī pati žurnālas redaktore un Latvijas sieviešu apvienības vadītāja Emīlija Jurēvica. Šo pasākumu viņa neuztvēra kā nopietnu diskusiju, bet kā vieglas peļņas avotu, jo ieeja bija par maksu, kurā vīrieši ir ar mieru publiski mest sievietei dubļus acīs. Tomēr šāda publiska sievietes tiesāšana viņas prāt liecināja arī par nepieciešamību padziļināti aplūkot un izprast modernās sievietes jēdzienu un būtību. Moderno sievieti viņa raksturoja, ka savā domāšanā un darbībā neatkarīgu un patstāvīgu būtni, kas izglītojas, seko jauno laiku, domātāju, idejām, sasniedz panākumus zinātnē, mākslā un citās nozarēs. Un vienlaikus Jurēvica norādīja, ka modernā sieviete nebūtu nevairās no sievietes tradicionālajiem dzīves uzdevumiem
un ir gādīga ģimenes māte un sieva. Izceļot modernās sievietes gatavību uzņemt šo savus dabiskos mātes un sievas lomu, bija jaušami centieni dekonstruēt viedokli par šāda modernā tipa sievieti kā apdraudējumu tradicionālajai dzimšanu normām un ietvert modernās sievietes nojēgumā mātes un sievas būtību kā pašsaprotamu. Modernai sievietei Jurēvics piedāvēja arī noteiktus uzvedības normas un ārējās pazīmes. Tas bija vienkāršums un kopts izskats. Tādējādi viņa akcentēja nepieciešamību tiesāt nevis moderno sievieti, bet modes sievietu, kuras uzvedību diktē laikmeta negatīvās tendences. Jurēvics apgalvoja, ka modes sievieti raksturo piedalīšanās izpriecās, flirts, āršķirība uzvedībā un izskatā, kas izpaudās kā krāsotas lūpas, smiņķēti vaigi, grezni zīda apģērbi, kā arī nepiedīgs apģērbs, ko var raksturot kā pliks un traks. Modes sievieti viņa nodēvēja par moderno lellīti un mūsu dienu modes verdzeni. Tādējādi sabiedriski aktīvās un izglītotās sievietes centās modernās sievietes un modes sievietes, ja modes dāmas tēlus, nodalīt un konstruēt kā divus dažādus sieviešu tipus. Jurēvicas pārdomas apliecina, ka daļa laika biedru moderno sievieti centās raksturot un izprast kā psiholoģisku būtni, bet modes sievieti kā ķermenisku būtni. Arī tiesību zinātņu kandidāte un dzejniece Karola Dāle norādīja uz ķermenisko un garīgo simbolu kā simbolisku nošķīrumu starp moderno un modes sievieti. Viņa apgalvoja, ka daļai sabiedrība modernā sieviete ir tā, kura smēķē, valkās šķības cepurītes un lako sarkanus nagus, bet citiem tās bija, kas domāšanā un izglītībā un darbā ir aizgājuši no vecmāmiņa ideāliem. Modernās sievietes duālā izpratne bija globāls fenomens, virzot ideju par divām modernās sievietes tipiem, kaut arī nereti abu tipu iezīmes bija ļoti līdzīgas un pat identiskas. Pirmais tips tika raksturots kā jauna, neprecēta, izglītota sieviete, kuras dzīvesveids un ārējais izskats ir vienkāršs, bet kura aktīvi darbojas publiskajā sfērā, būdama politiskās, ekonomiskās un sociālās emancipācijas produkts. Otrs ir, protams, modes sievietes tips – jauna, neprecēta, piedzīvojuma meklētāja, kuras uzvedību raksturo vīrišķība, vieglprātība, flirts un seksuālā brīvība, ārējo izskatu un apģērbu uzspiest un izaicinoša āršķirība, ar sporta fiziski aktīvi uzturēts ķermenis. Neatņemams modes sievietes iezīme bija vīrišķīgo netikumu pārņemšana, smēķēšana un alkohola lietošana. Moderno sievieti uzlūkoja kā emancipācijas produktu, bet modes sievieti kā modernā dzīvesveida un pēckara jaunās patērētājas kultūras tukšu fenomenu. Un arī modes sieviete tika sasaistīta ar noteiktu paudzi. Tās bija gados jaunas sievietes, kas pilngadību sasniedza 20. gadsimta 10. un 30. gados. Un personificējot pirmskara un pēckara paudžu konfliktu. Un simboliski, ka tūlīt pēc universitātes dibināšanas laika biedri pievērsa uzmanību tieši studentēm, kā šīs modes sievietes reprezentācijai. Jau iepriekš minētajā studenšu biedrības sarīkotajā diskusijā par Latviju studentiem 25. gadā arī referēja pašas studentes. Un viņas izdalīja 5 studējošo sieviešu tipus. Pirmais bija tā sauktais ideālais tips, studentes, kas tiecās pēc augstākās izglītības zināšanu dēļ. Otrais bija reālais tips, jeb tās, kas tiecās pēc izglītības kā materiālā stāvokļa uzlabošanas līdzekli. Trešais studenču tips bija tās, kas cenšas apvienot abus iepriekšējos mērķus. Ceturtais bija meklētājas tips, kam nebija noteikta mērķa, bet piektais bija modes studentes tips, kas studē tikai modes pēc. Iztirzājot šo 5. modes studentes tipu, pasākuma dalībnieki raksturoja ne tikai šī tipa sievietes studēšanas iemeslu, kas bija bezmērķīga sekošana modei, bet arī raksturoja modes studentes tipisku uzvedību, kas iekļāva āršķirīgumu, skaļumu un ramanību, vēršot sabiedrības uzmanību uz sevi, un arī kaitīgus ieradumus – alkohols, smēķēšana, izpriecas un baudas. Studenti vīrieši par modes tipa studenti reflektēja kā par sievieti, kam rūp tikai ārējais lepnums, viegla dzīve, vaigu un acu un lūpu krāsošana, nekā sevis sagatavošana tiešam dzīves uzdevumam, ģimenes un sabiedriskajā dzīvē. Gan sievietes un arī vīrieši vainoja šo modes studentes tipu tajā, kāpēc sabiedrībai ir negatīva attieksme pret sievietēs centieniem iegūt augstāko izglītību.
Un pētot jau dziļāk modes studentu tipu, redzams, ka modi sabiedrība sasaistīja ne tikai ar noteiktām uzvedības normām, bet arī ne tikai tendencēm, apģērbām un ārējā izskatā, bet arī ar konkrētām nodarbošanās jomām. Šajā gadījumā tā bija studēšana. Un studēšana kā modes izpausme šajā laikā precīzi raksturojas dziedātājs Maris Svētra, kurš arī ļoti, ļoti īsu laiku ir studējis Latvijas Universitātē, bet turpinājis studijas, protams, konservatorijā. Viņš raksta, Rīgā pamodās studēšanas psihoze. Katrs, kas jutās jauns, studēja. Studēja arī, jo daudzi, kas gribēja būt jauni. Latvijas Universitātē saplūda mazi ierēdnieši, lieli ierēģi, viņu direktori, mašīnu rakstītājs, ārmijas virsnieki, kara pavāri, feldšeri un diškarēvi, redaktori, burtliči, dzejnieki un rakstnieki. Mums bija sava augstskola, kauns bija jaunam būt un nestudēt. Un arī kaut Vētra ir notvēris laikmeta garu, viņa pārdomās neparādās daļas sabiedrības neapmierinātība tieši ar sieviešu it kā studēšanas psihozi. Sieviešu klātbūtne publiskajā sfērā, kā jau esam iepriekš vairāk kārt minētu, tā skaitā arī izglītība tika raksturota kā kara laika psihes produkts vai modes lieta, bet studenšu lielo skaitu un īpatsvaru universitātē raksturoja kā sieviešu studēšanas sērgu, ko nepieciešams sabiedrībā izārstēt un normalizēt. Jāatzīst gan, ka jau 30. gados studēšanu kā nevēlu modes tendenci attiecināja ne tikai uz sievietēm, bet arī uz vīriešiem. Šajā laikā retorikas maiņu lielā mērā ietekmēja gan saimnieciskā krīze, bezdarba līmeņa pieaugums, arī finansējuma samazinājums universitātei, kas tādā veidā ietekmēja augstskolas absolventu nespēju atrast atbilstošu nodarbošanos. Un šajā laikā, tas ir 30. gados, izskan apgalvojumi, ka studēšana augstskolā vairs nav jaunatnes mērķtiecīga tiekšanās pēc sevis pilnveidošanas un izglītības, ko lietot praktiskā un kļūšana par augstu dzīvē un kļūšana par augstu līmeņa speciālistu, bet daļa sabiedrība atzina, ka daudzi jau tagad studē tikai studēšanas pēc, neizvērtējot savas intereses, jo studenta stāvoklis piešķir jaunajiem cilvēkiem zināmu statusu sabiedrībā. Šajā laikā aktuāli kļūst tā sauktā inteliģento bezdarbnieku problēma, kurā pieplūdumu veido tieši augstskolas studenti, un tad rodas arī diskusijas par to, kādā veidā ierobežot ne tikai sieviešu ieplūšanu augstskolā, bet arī vīriešu ieplūšanu augstskolā. Bet, kā jau es iepriekš teicu, sievietes 20. gados bija šo diskusiju centrā, diskutējot tieši par studēšanu kā ārkārtīgi plašu un nevēlumu modi. Un diskutējot plašāk par modes studenti, un iesaistījās arī pašas izglītotās sievietes, kā jebkurā no šīm diskusijām. Viņas, tāpat kā daudzi citi, atzina sievietes tiesības iegūt izglītību, tomēr norādīja, ka pēc augstākās izglītības būtu jācenšas tikai apdāvinātākajām un tām, kas izprot akadēmiskās izglītības nozīmi savā dzīvē. Piemēram, Latvijas Universitātes privātā docente Alīsa Karlsone, balstoties uz novērojumiem augstskolā, uzsvēra, ka studēt vajadzētu tikai tām sievietēm, kuras jūt sevī spējas un tieksmes zinātniskam darbam. Viņa norādīja, ka tagad daudz studēšanu ieskata par nepieciešamu modes lietu un neapdomā, ka studijas prasa lielu pašaizliedzību un īpašu uzmanību viņa tieši arī vērš uz sievietēm. Liecīgi sprieda Lauksaimniecības fakultātes privāta docente Dagmāra Talce-Niedra, kura bija 5. un beidzamā sieviete, kas starpkara periodā ieguva doktora grādu. Viņa bija novērojusi, ka sievietēm studēšana nereti izvērsās par modes lietu. Laika biedri uzskatīja, ka daļa sieviešu augstskolu uzlūko nevis primāri kā izglītības iegūšanas vietu, bet kā vidi, kur jauni cilvēki tikuši prom no vecāku aizbildniecības, iepazīstas, veido tuvākas attiecības un izklaidējas. Un Dagmāra Talce-Niedra skaidro, ka sievietes studijas uztver kā iespēju, lai tiktu jautrā sabiedrībā un izklaidētos. Rakstniece Anna Rūmane-Ķemeniņa atkal lielo studenšu skaitu dēvē kā sieviešu bezmērķīgu traukšanos uz augstskolu, bet rezultāts tam ir absolūta neizpratne, kā iegūtās zināšanas praktiski pielietot, lai mūsu mazā tauta augtu garīgi liela. Rīgas pilsētas jaunatnes pētīšanas institūta ārodu izvēles padomdotves vadītāja, pedagoģijas studente un skolotāja Elvīra Puriņa
30. gados un 30. gadu vidū kritizēja pēdējos gados nostiprinājušos uzskatu, ka augstskolas izglītība ir vienīgais, kas nodrošina tev nākotni. Lai arī šo apgalvojumu viņa attiecināja uz visu jaunatni kopumā, tomēr īpašu uzmanību viņa velta jaunām sievietēm, kas viņuprāt bija iedomājušās, ka augstskola nodrošinās viņām smalkus darbus un viņu eksistenci, tādēļ viņas vien ieplūda augstskolām. Pašu studenču pārdomas liecināja, ka studijas bija ne tikai neatņemama laikmeta tendence, kurai centās sekot ik viens, kas vēlējās būt modīgs, bet studijas radīja arī piederības sajūtu, jo būt studentam nozīmēja tajā laikā nozīmīgu statusu un cieņu sabiedrībā. Viens piemērs ir valodniece Daina Zemzare. Viņa savas studijas sāka Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē, bet iepriekšējā gadā viņa bija šīs fakultātes brīvklausītāja. Respektīvi, viņa vienkārši klausījās atsevišķas lekcijas, viņai nebija tiesības kārtot eksāmenus un ieskaitus. Un savas pārdomas par brīvklausītāju un studenta statusu viņa uzticēja savai dienas grāmatai, ko esmu lasījusi. Un Zemzare bija pārliecināta, ka visi apkārtējie domāja, ka viņa ir kļuvusi par brīvklausītāju, tāpēc, ka viņa ir izkritusi Latvijas Universitātes iestāju eksāmenos, vai arī nav vienkārši beigusi vidusskolu. Un sabiedrībā viņa uzsver, ka tika kultivēta attieksme pret studēšanas procesu kā laikmetam raksturīgu un pat nepieciešamu darbību, kas radīja kopības un piederības sajūtu. Un būdama brīvklausītāja, Zemzare uztvēra sevi kā atsvešinātu no lielās dzīves, ka viņa ir ne šī, ne tā, kas neskatoties uz to, ka viņa tomēr vēlāk studēja, viņa nejutās nevienam piederīga pirms tam. Arī literatūra kritiķe Valentīna Lasmane atmiņās studēšanu raksturojusi kā modes lietu, norādot, ka universitātē centās iestātīt visi, neskatoties uz savām interesēm un dotībām un prasmēm. Un arī Lasmane atzīst, ka izvēlējusies studēt baltu filoloģiju tikai studēšanas pēc. Sekojot skolas laika draudzenēm, viņa raksta, un tad es nolēmu, kā iet viņām līdzi studēt baltu filoloģiju, un bez acīm redzamas intereses viņa to gāja studēt. Viņa uzskatīja, ka ļoti daudz meiteņu, kuras vispār nezināja, ko lai dzīvē pēc vidējās izglītības iegūšanas dara, gāja studēt tieši filoloģiju. Protams, mode tika uztverta arī ne tikai caur studēšanu kā procesu, bet arī caur sievietes ārējo fizisko un vizuālo izskatu. Apģērbu, apaviem, matu griezumu, sakārtojumu, kosmētiku, ķermeņa pozu un tā tālāk. Sieviete kā fiziski vājāka un intelektuāli mazvērtīgāks dzimums tika uzlūkots arī kā uzņēmīgāka pret dažādu laikmetu, kultūras un sociālām pārmaiņām. Laikraksts students redaktors Kārlis Upesleja uzskatīja, ka sekošana modei un pārspīlētas rūpes par ārējo izskatu ir viens no iemesliem, kāpēc sievietes nespēja sevi pierādīt kā aktīvu sabiedrības locekli, bet studenta ir ļoti pasīva un vāja Latvijas Universitātes sabiedriskajā dzīvē. Viņš modei piedēvēja tādus apzīmējumus kā mākslīgs, viltojums un neīsts. Un šajā gadījumā ar valodas palīdzību mode un modes izpausme tika pretstatīta tā dabiskumam un sievietes mātes būtībai. Un raksturīgi, ka modes izpausmes studenšu ārējā izskatā mēdz vairāk tomēr uztraukt pašus vīriešus, bet sievietes pārdomāja šīs ārējās izpausmes tikai reaģējot uz vīriešu paustajiem viedokļiem. Piemēram, studentes centās modes izpausmes viņu ārējā izskatā pamatot nevis no morālā, bet tieši no praktiskā aspekta. Viņas uzskatīja, ka modernais apģērbs, kas ir viegls, ļauj studentēm piemēroties laikmeta straujajam tempam, un strādājošai sievietei un studentei turklāt nākas uzņemties arī mājsaimniecības aprūpi, un viņām praktiski vairs nav laika pīt garus matus, un intensīvā dzīvesveida dēļ viņu lūpām nozūd dabiskais sārtums, ko tagad ir iespējams uzlabot vismaz ar lūpu krāsu. Bez vizuālā izskata un bez studēšanas kā modi, arī kā viens no tādiem iezīmīgākajiem modes studentas tipu uzvedības pazīmēm bija vīra meklēšana. Daļa sabiedrība uzskatīja, ka mūsu laiku sievietei jābūt ne tikai mātei un mājas kopējai, bet arī tagad garīgā darba biedrenei un interesantai koķetei mīļākai.
Vienlaikus laika biedra modes sievietei pārmeta vēlme, ka viņas ir tikai koķetes un viņas ir tikai mīļākās, bet viņas nav sievas, tādējādi asociējot to ar sieviešu morālo pagrimumu. Viens no nemainīgākajiem laika biedru nosodījumiem bija to, ka izglītotās sievietes caur izglītību, caur profesiju izvairās no ģimenes dzīves veidošanas, laulības, bērnu dzemdēšanas un audzināšanas. Tomēr sabiedrību sieviete nekad neapmierina, un laika biedrus neapmierināja arī vienlaicīgi studenšu kā mērķiecīgie centieni izmantot augstskolu kā iepazīšanās vidi. Sieviešu tieksme studēt tika interpretēta un nosodīta kā merkantīla vēlme atrast sev dzīves biedru, sievietes dzīves ekonomisko nodrošinātāju. Turklāt meklēts tika tikai vienīgi vīrs, atturoties no bērnu dzemdēšanas. Kāds laika biedrs izglītotājiem sievietēm pārmeta, ka šādas merkantīlās laulības Šādās merkantīlās laulībās sievietes bērnus cenšas aizstāt tagad ar klēpju sunīšiem, runčiem un kanāriju putniņiem. Un domājot par modes sievietes kā vīra meklētāju tēlu, tika moralizēts, ka tagad par sievietes tikumu un ideālu un morāls mainīgums. Sabiedrība vispārināja, ka agrāk sievietes ideāls bija ģimenes dzīve, ko raksturo 3K, kas bija iepriekšējā slaidā, tas ir Küche, Kirche un Kinder, virtuve, bērni un baznīca, bet tagadnes sievietes ideāls ir izskatāms caur citiem 3K burtiem – kleita, kosmētika un kavalieris. Un balstoties uz personīgajiem novērojumiem, līdzīgās domās bija daļa studējošo, visbiežāk vīrieši. Un kāds vārdā nenosauc Latvijas universitātes students apgalvoja, ka sievietes galvenais mērķis iestājot augstskolā nav izglītības turpināšana, bet uzdzīve un vīra meklēšana, un viņas graznojas, lai vīrietis viņu pielūgtu kā zelta teļu. Kāds cits students Fricis Juniņš studentu savstarpējās attiecības raksturo ar ļauniem tikumiem, glaimiem, mīlināšanos, flirtu, asprātīgu dzīšanu, bet sievietu studentu viņš nodēvē par meža putnu, uz kuru katrs pēc patikas var iet uz medībām. Šiem viedokļiem pievienojās arī sabiedrībā zināmi cilvēki, zinātnieki, profesori, piemēram, profesors Kārlis Balodis, ekonomikas profesors. Viņš dalījās ar pārdomām par studentēm un atzina, ka studējošās sievietes nav attaisnojušas sev piešķirtās augstākās izglītības tiesības, jo vairākums studē nevis it kā diplomam, bet tieši vīra iegūšana dēļ. Un par studentēm vīra meklētājām ir arī ironizējušas bijušās studentes. Jau iepriekš minētā Valentīna Lasmane, kur uzskatīja, ka meitenes, kuras nezināja, ko darīt, gāja studēt filologos. Un viņa raksturo, ka filoloģijas studentis izvēlējās arī filoloģijas studijas, viņas izvēlējās arī ar mērķi apprecēties. Filoloģijas nodaļas, kuras studējošo vairākums bija sievietes, vidēji ties bija 70%, telpas atradās līdzās teoloģijas fakultātes telpām, kur studenti atkal pamatā bija vīrieši. Un Lasmane rezumē, saimnieka dēls, korporelis, teologs un mācītāja kundze no filologiem, tas varēja būt labākais, kas var jebkad dzīvē notikt. Rezumējot manis stāstīto un pārunoto, gribu uzsvērt, ka domājot par moderno sievieti un modes sievieti kā noteikta starpkaru perioda sieviešu identitāti, ir jāatceras, ka tas nebija raksturīgi tikai mums Latvijā, bet tas bija ļoti plaši izplatīts fenomens, ko dēvē pat par starptautisku fenomenu. Tāpat arī jāuzsver, ka modernā sieviete un modes sieviete nebija tikai izglītotā sieviete vai studente. Izglītota sieviete un studente bija tikai viens no modernās sievietes un modes sievietes tipa izpausmēm. Treškārt, savā tēmā šodien ietvēru jautājumu izglītota sieviete modernā vai modes sieviete, un atbilde ir, protams, abas. Kaut arī izpratne par šīm abām tipa sievietēm, viņu iekšējo un ārējo raksturojumu bija ārkārtīgi līdzīgs, dažbrīd pat nav nošķirams. Nošķīrumu starpkaru periodā mēģināja virzīt pašas sievietes, uzsverot tieši fizisko un psiholoģisko aspektu, kā arī pārņemot un paturot morālas tiesības sievietēm spriest par sievietēm, neiesaistot tajā vīriešu viedokli.
Kaut arī šodien iezīmēja tikai dažus aspektus diskusijās par moderno sievieti un modes sievieti, un kā arī tajās iekļāvās izglītota sieviete, šīs pārdomas izgaismoja pēckara Latvijas sabiedrība attieksmi pret dažādiem sociāli, kultūrāli nozīmīgiem jautājumiem, sabiedrības modernitāti, tradīcijām, sieviešu lomu sabiedrībā un ģimenē, viņas tiesībām, izaicinot dzimumu stereotipus praksē. Tāpat arī diskusijas par sieviešu intelektuālajām un fiziskām spējām, ārējo ķermeni, uzvedību un tā tālāk parādīja sabiedrības vēlmi izmantot izglītību kā noteiktu sociālās kontroles instrumentu, ierobežojot sievieti noteiktās dzīves sfērās. Šodien ar to es beidzu un esmu ielikusi savu nesen iznākušo monogrāfiju, kur tad esmu šo tēmu apskatījusi un apskatījusi daudz vairāk. Es ceru, ka varbūt kādam būs interese kādreiz veikalā vismaz paturēt rokās, pašķirstīt vai ieraudzīt bibliotēkā un paņemt uz mājām un palasīt. Un saprast par to, ka izglītotās sievietes, studentes starpkara periodā bija ārkārtīgi plašs, liels fenomens. Viņas bija ārkārtīgi daudzstāvņainas, daudzšķaitnainas, nedomājot par to, ka tās bija tikai latviešu studentes. Tās bija armēņu, ebreju, krievu, vāciešu, angļu, zviedru, šveiciešu students, kurus studēja tajā laikā sabiedrībā. Kāpēc viņas studēja? Kāpēc viņas izvēlējās to, ko viņas izvēlējās studēt? Kas tad viņus ierobežo? Kāds bija sabiedrības uzskats un kā tiešām sabiedrība šajā laikā mēģina viņus atbīdīt atpakaļ mājās? Es ceru, ar šodienas stāstījumu esmu kaut cik ieinteresējusi kādu un uzrunājusi, bet domāt par šo mūsu vēstures sastāvdaļu. Paldies!